piestāv šī dziesma. Es esmu kājā, es lidoju un viss ir baigi forši. Man patīk. Radio, radio, vai vari atbildēt? Radio, radio, kā dzīvi nospēlēt? Radio, radio, vai vari uzminēt? Radio, radio. Stilistiski viss ļoti jauki un tu labi viss izdarīji. Varbūt nelīdzens mazliet dziedājums. Šur tur ļoti labi ieskanās un šur tur atkal tas viss pazūd. Tas no kustībām. Un tieši tas, ko es tagad gribēju teikt, ka, lai paprastu pasniedzējiem, vai varbūt, ja kādi dziedātāji atnāk, pazīstamāki, pajautā, kā kurināt publiku, ja tev ir radio mikrofons. Ja? Vakar koncertā, viss līdz koncerta vidum, es jau biju nodziedājis, viss bija baigi foršs, ļoti priecājos par visiem. Un tad pēkšņi bija reklāmas pauze, un es sapratu, ka beigas ir. Un jā, bija tā smagi, un jā, beigas arī bija. Kas tur ir, ko? Ja īstenībā blakus runā. Nekusties. Tas uz laimi. Tik iedomājies vēlēšanos un būt prom. Būt ritīgi ar spēku. Poķēri vēlēšanos. Es koncertu vidū sapratu to, cik ļoti es gribu palikt šovā. Es esmu vienmēr pieteikā mūžīgā studenta, bet šo skolu es noteikti gribu pabeigt. Es pieņemu, ka aiziet drīzāk varētu Saipo. Jo viņš vokāli ir vājāks un vispār skatuviski. Manuprāt, ir vājāks par mani, ja godīgi. Un tās ir tikai manas domas. Un es par tām pilnībā atbildu, bet arī tīri sadzīviski, laikam, ja vērtē pēc tā, kā mēs šeit iekšā uzvedamies, laikam arī. Jo viņš ir ļoti sarāvies sevi. Koncertā Mada bija spīguļojoši skaisti. Viņa bija brīnišķīga, viņa forši, man ļoti patīk, kā Mada nomauc. Viņa nomauc galvas tiesas labāk nekā es. Man žēl vienkārši, ka tā, jo viņa ir forša meitene, viņa ir talantīga, bet es saku, tur tas mīnus, kad iekšā šeit arī ir sev jāparāda. Es domāju tā, ka, labi, ne jau ar strīdiem, tā kā mums šobrīd tas bija kašķis, tā jau nav nekāda parādīšana, tas ir vienkārši tāda muļķība. Bet es domāju vispār, tā ir. Ja tu neparādi sev, tad, ir grūti, tad grūti. Bet tā ir viena daļa šovam, tas tomēr tas šaus. Jā, ir viena sadzīve, jā. Tieši tā. Tu esi ikdienā tā klusi, tu mācies, tu dari visu tā. Tomēr tu vajag kaut kādu akšanu, drusku. Es nezinu, paņem LD gultā aizdzicini. Tu uzreiz reitingus uzcelsies riktīgi. Es šito jau samaz nevarētu. Es ļoti daudz par to domāju arī. Man šķiet, ka Mada bija forša. Un kad viņi nebija to pelnījusi, kad viņi tagad sēdēs uz izbalsošanas soliņu un skatītāji un cilvēki lems par to, vai viņi paliek šovā vai nē. Protams, ļoti žēl arī, ja Saipo izies ārā vai Mada, to tagad redzēsim, kurš kuru. Bet man ļoti žēl pabiem. Jo abi forši cilvēki. Es savā ziņā jūtos tā drāņķīgi bišķiņ, jo mēs tiešām esam liela ģimene un žēl, ka kādam mums jāaiziet. Ja paskatāmies, teiksim, žūrijas vērtējumu, piemēram, reizi, ja mums strādāja arī pa nedēļu, un es ļoti centos izdarīt visu to, ko viņi no manis prasīja. Un arī kā viņi komentēja pat, ka man tas ir izdevies, esmu krietni pakāpies uz augšu. Tāpēc progresa ziņā varbūt mans vērtējums nebija kā pēdējais. Bet reāli man ir joprojām tie vecie klupšanas akmeņi, un pie tiem ir ļoti jāstrādā. Bet viens var pateikt, es nedomāju, ka Mada būs ar mani kopā uz tās izbalsošanas strības, tas toči ne. Tas kam nekā nav, vienmēr un jau, te un tūlīt, vakar un rīt, vienīgi sirds, vārdi un balss. Tu tiešām izskaties tāds, tā kā Breda Pita un Banderas krustojums, tā kā no laukiem atnāca skumeļš, tāds. Kad varu pagāds kļūt. Tev pat paskaties zieds. Uz tavas rokas ir kaut kas uztetovēts, vai tas ir darīts tikai šim redzījumam par godu, vai vispār tas jau tev ir uz mūžu, un ko tas nozīmē? Tas ir tikai šai reizei. Man tēls ir rockers, viņš kā parasti notetovējās, bet mans ir Žužu. Tas ir manai mazai Žantei. Šis vakars būs citādāks nekā pārējie, jo pirmo reizi mēs piedzīvosim to, kas mums būs turpmāk, tās izbalsošanas. Līdz ar to, bet
Un pēc tam tas, protams, mainīs, ka paliek mazāk cilvēki. Savā ziņā to vienu cilvēku, ko viņš izjūt, jutīs. Vai grūti skatīties, kad viņš tāds tā kokains mazliet. Es nezinu, es baigi negribās, lai Saipo aiziet ārā. Mādi jau arī negribās, lai aiziet, bet Saipo tas ir ritīgs čēlis foršs, bet varbūt viņš bija starp pēdējiem, ja godīgi vērtējot, objektīvi. Bet negribās jau, lai neviens neiziet. Saipo, vispār, es negribu, lai Saipo aiziet, galīgi negribu. Ja godīgi, tad šeit manais laikā tāds introvertāks un varbūt vairāk saskums bija Saipo. Un Mada bija nedaudz atvērtāka. Un ar Madi es vairāk arī iepazinos. Tāpēc, laikam, ja man būtu jāizvēlās, tad es laikam... Kaut gan... Es vēlprāt, cik šis ir ļoti mokošs jautājums. Ja es šodien iznāku no šova ārā, man vismaz nebūs kaut kāda iekšēja pārmetuma pret sevi, kas esmu izlikusies par to, kas es neesmu. Man galvenais ir saglabāt pašai sevi. Man būs jādzīvo arī tālāk pēc šova. Šovs nav visa dzīve. Tāpat es uzstāšos pēc šova. Un, ja mani vērtēs tikai pēc tā, ka es esmu bijusi, nezinu, kāds skuķis, kas tikai mazgājis traukus un lamājis citus par to, ka viņi nav nolikuši krūzītes tajās vietās, man tas nav vajadzīgs. Es gribu, lai mani vērtē profesionāli. Bet nopietni. Bet tā ir. Es pirmā vietā lieku mūziku, un tikai pēc tam ir sadzīve. Es esmu sagatavojis pāris priekšnesumus, dziesmas, ko es izpildīšu. Es gan nezinu, ko Madi darīs, tāpēc man grūti pateikt. Es pagaidām nevaru komentēt, man nav priekšnājāts. Es esmu gatavs šokar pacīnīties, rādīt, ko es esmu sagatavojis pa šo pēcpusdienu, jo mēs jau no rīta visi tāpat trenējāmies un visu ierasto darījām. Tāpēc centīšos atrādīt to, ko pāris stundās sagatavoju. Un, protams, galvārds jums, skatītāji.